Mani sauc Valdis Līguts, dzīvoju un strādāju Liepājā. Strādāju jau 21. gadu Liepājas 10. vidusskolā par geogrāfijas un ekonomikas skolotāju. Pirms tam mācījos Liepājas toreiz pedagoģiskajā augstskolā. Tas gan bija sākuma skolas skolotājs. Tā laikā augstskolā bija tikai 3, ja nemaldos, specialitātes. Bija matemātikas, latviešu valodas skolotāja un sākuma skolas. Un tā es izmācījos par sākuma skolas skolotāju. Pastrādāju nedaudz Liepājas augstskolas laboratorijā par laborantu. Tas ir dabas zinību fakultātē. Un tur man piedāvāja vienu kolēģīti, kad esot atbrīvojusies vieta par geogrāfijas skolotāju. Tā sāk mazajām klasītēm, vēlāk jau arī vidusskolai. Es nevarētu teikt, ka es ļoti aizraujos ar kaut kādām interaktīvām stundām. Man pat skolas vadība tā. Viņi saka, to tāfelīti biežāk vajadzētu izmantot. Un tas viss, diemžēl, prasa ļoti lielu laiku un tādu, ja, un arī šīs iemaņas. Bet tie piemēri, kas ir, tie nāk no dzīves. Jau gadus atpakaļ, ja nemaldos, vai 1. vai 2. manā darba gadā skolā, kurioziņš bija pavisam tāds, viens no lielākiem tādiem smieklu man pašam par sevi. Es stāstu 6. klasē, toreiz mācīju geogrāfiju, es stāstu par atmosfēras, tur uzbūvu, tā tālāk, un par gāzītēm dažādām, un kādi tur vieglāk, smagāk, un tā. Tad man kāpēc iešaujās prātā tāds teikums par to, ka 1980. gadā Maskavas olimpiskajās spēlēs noslēguma ceremonijā gaisā lidoja lācītis. Jā, šis te spēļu talismans, un es viņiem stāstu, redz, tur iekšā bija hēlijs tajos balonos, un taču atceraties, kā lācītis lidoja. Un pēc 2 minūtēm man pielec, viņi vēl nebija dzimuši 80. gadā. Tā sākās, pedagoga karjera, pavisam jauki. Vai neapnīk būt šajā skolā jau 20 cik gadus reiz? Tur jau tā lieta, ka, ir tā, ka man jau arī bez tās skolas, es jau saku, ir kaut kas cits, un ir kaut kas cits, un tas citais ir bijis vienmēr. Es esmu gan volejbolu spēlējis, gan florbolīt, gan korīt dziedājis, un tā kā gan tagad ar hokeju noņemos tā cītīgāk, un tā kā, Pastāsti, kā tas tev ir aizsācies, šī lielā mīlestība pret šo sportu veidu? Jā, aizsākās 4 gadu vecumā. Nekādīgi nevarēja saprast. Jā, tie bija, tā teikt, Latvijas hokeja ziedu gadi, kad Latvijas hokejs pamazām sāka kāpt uz augšu, no pašas gandrīz vai PSRS pēdējās vietas līdz augstākai līgai. Un mans vectēvs toreiz pārraides klausējās par radio, un es tur tā cītīgi skatos, ko viņš tur dara, un kaut ko vēl pierakst, un tā tālāk. Tad es sāku ar mazā ķeburainā rotraciņā pierakstīt kaut kādas cipariņas. Tā viss bija. Es esmu pārsvarā pēdējā laikā visvairāk diktors. Tas ir, kas runā, piesaka, kas gūs vārds, kas noraidīts, kas labākie spēlētāji un tā tālāk. Bet savā dzīvē esmu uz laukuma? Rakstījis arī protokols, protams, sēdējis aiz vārtiem, kā vārtu tiesnesis un par noraidīto tas pats. Ar to visi sāk, tas ir tas vienkāršākais. Bez šī darba, fiziskā darba, leduskallā, ko tu strādā, vai ir vēl kaut kas tāds, ko tu varbūt krāji, ko tu esi darījis saistībā ar hokeju? Saistībā ar hokeju tad, kad 97. gadā Latvija atgriezās A grupā augstākajā līgā, pasaules čempionātās, tad es no savas bibliotekas, kas man ir, nav liela, bet nav arī nekāda knapā priekš Latvijas mēroga. Es visas savas hokeja grāmatas par hokeju, žurnālus un tā tālāk, es aiznesu uz biblioteku un aizgāju uz biblioteku, pazīstam bibliotekas direktoru, un es palūdzu uztaisīt izstādi. Uz to izstādi atnāca viena žurnaliste,
Un šī žurnāliste palūdza ar mani interviju šajā sakarā, un tad vienkārši es to interviju viņai sniedzu, un tad es teicu, ka es varētu arī kaut ko bišķi savādāk ar jūsu avīzītē, bišķi vairāk. Laikraksts Rīta Ekspress bija Liepājā tāds, jau nav vairāk tāda. Un tad es sāku strādāt Rīta Ekspresiem, sāku publicēties un rakstīju par Liepājas hokeja vēsturi. Un tā man iepatikās, es staigāju par mājās pie bijušiem hokejistiem, kas 60. gados spēlēja Liepājā. Jā, hokeja Liepājā ir spēlēts 30. gados, 50., 60., tie, kas 60. gados vēl ir viens otrs, vēl ir dzīvs. Un pie tiem es gāju ciemos, un viņi man stāstīja, rādīja fotogrāfijas, dāvināja fotogrāfijas, ja, un tādā veidā man radās tāds Liepājas galvenā laikrakstā Kurzemes vārds, tāda publikācija Liepājas hokeja 4 atzimšanas, tātad 30., 50., 60. un 90. gadi. Un tagad tas viss ir nobriedis tik tālu, ka šīs publikācijas, kas man ir pildspalvas vai laikraksta avīžu lapas puses formātā, viņas vajadzētu dabūt elektroniskā veidā, un tad jau varētu varbūt salikt kopā un sanākt kaut kāds maziņš grāmatiņš par hokeju, Liepājas hokeja vēsturi, par amatieru hokeja vēsturi, jāsaka gan. Jo, kā es te ieteicos, lai tagad visu to, kas notiek ap un pāri, ar visiem hokejistiem, visiem liepājniekiem, kas jau izklīduši pa pasauli, lai tam visam izsekot, tam nav ne laika, ne. Un tā jau nav arī vēsture, tā ir šodien.